Šāpā rodi, lenta, uzslēpo. Jā, bet es esmu špikera aizmirst. Es skatos Ināti sāku. Un man špikeris ir kaut kā. Stāsts arī man mazliet savādāk būs, jo ciedusais tīrā pārdot. Jo visi mani dziedāšana draugs saka, tas man bija šuklietis, un tas būtu no mazotas, un tā es tā šuklietis neatkārt. Drīzāk es biju šītī, vēlāk, ka beidzot gados, varbūt es esmu gribas. Tas ir vēlāk, tagad daudz. Bērnīgas gados esmu gribējusi dejot. Tas ir bišķi vēlāk, bet tomēr beidzot ganotis visus tukumā kāpes pakalnes un ķavas un par pamanījos sakņdārzā izlēkāt un izdāmcot. Un man vajadzēja tiešu laktu šķīt, tās man tika bēdekļiem un sarkanot vietīšu laktas, man tika svārķiem. Tā man bija to ar to, ja kā vērties, ar to dziedāju, es nemaz nezināju, ka man gribētu dziedāju. Bet tā, pirmā dziesma, ko es dzirdēju, to gan es atceros dzirdēju, ar, ja to vajadzētu rakstīt, ar visiem lieliem burtiem dzirdēju, ne tikai ar ausīm, ar visu sevi. Un tā, bet tad man vajag višķi uzbūt tāda ainiņa, un pat es pamēģināšu padziedāt, tad es domāju, nav tā īsti pamēģināšu. Un ainiņi šādi, mums bija laimīgies būt tur Krievijā, tas ir atpakaļ saglabās, un mēs ar māmiņu ejam uz kūtiņu, uz Laziņām, un zvaigznes, tepat, tur liekās par aizsniem ziemeļglāzi, un stipris krāpstošs sniegs, un dzirdu, kad dzied mana māmiņa. Звезды мои, звездочки, полного сия, полном прошедшие, мне напомина. Šitas taip ir kopija. Tā. Tas bija tik skumji, bet tas bija arī tik skaisti. Ziniet, ka kādreiz ir tā, ka skumjo pasniedz skaisti, tad tas skumjais vairs nav tik skumjš. Un tačreiz man bija 5-6 gadi, protams, man jautājums zīmes varbūt sprēgāja apkārt, bet es tā izteikti to nepratu, tikai katru dienu, katru vakar gaidīju, kad māmiņa tieši tādā veidā pastāstīs man sev par savām skumjām, par savām ilgām, par zvaigznēm. Un, bet pat tik kas netīk, ko dziedāja. Tad es dzirdēju tajā pašā sāģā, kur mēs dzīvojām, salasās cilvēki, vairāk gan sievietes un vīrieši frontē. Harmonikas, protams, kā jau Krievijā, dziedāja dažādas dziesmas, bet man tās, varbūt tās, kas bišķiņ uztīgāts, tās man kaut kā gāja garāk. Bet tikko sākās atkal tās, Grigorijs ļoti labi pateica, atkal tās dvēselīgās, lai gan man tikai 5-6 gadi, bet tieši tās dziesmas mani aizcēla un es pārtraucu visas savas lietas un klausījos un ieklausījos, ko cilvēku. Un tieši man gribās teikt, ko viņi stāsta. Nevis, ko viņi dzied, ko viņi stāsta. Tā, jā, un es māmiņai jautāju, kas tā var sanākt, ka viņi dzied kā dažādi, bet tomēr vienu un to pašu dziesmu. Un tas ir tik skaisti. Māmiņas saka, un dziesmas ir divbalsīgs un trīsbalsīgs, un jo vairāk balsu, jo bagātāk skan. Tā man bija pirmā mūzikas izglītošana. Labi, ka tajos laikos nedziedāju 16 balsīm, jo manām ausīm radās tāds hobijs, ka es mēģināju atšķirtināt tās balsis. Labi, bija 3 balsis, man 16 balsis, ko es vēlāk ausīs. Tā mēs pēc tam atbraucām
Bet skaidrības labāk man tomēr jāpastāst, jo te ir mūsu gājumi cilvēki, ja mani vecāki bija izsūtīti, negluži uz Sibīriju, bet, kā jau es teicu, uz Arkamiesu, no Baltkrievijas. No Baltkrievijas sūtīšana bija 30. gados. Tā kā es tur faktiski aizbraucu pa Zaķi, jo es no tā mākoniešu, no Arkamieses mākoniešu norīkoju, kur es esmu piedzimusi. Un tā, 48. 47. gadu mijā iebraucā Latvijā pie saviem radiem, pie manas vecmāmies, Tukumā. Tur arī sākās mans skolas gaids. Un būdam visādi brīvzīmīga skolniece, labi mācījos un visādi tā bija labi, bet es vienmēr projām no to dziedāšanas. Un man druskuļi brāļi un es no tā beigtu projām. Man pat sodīja, aktālēkam līdz vai kā tur bija. Bet, es atradu vienmēr iegādus, un tā beidzot dziedāšanas skolotājs uzvārds ļoti līdzīgs Lekzīšu tāvis. Mani noķēra un saka, kas notiek, kas pa lietu? Un es tāda atbraudam diezgan nesen no Krievijas, un tāds lāka meitēns, un nepat nekā savādāk pateikt, un skaidri un gaiši teica, tās nav pareizās dziesmas. Un es tās dziedāšu, man nepatīkās dziesmas. Skolotājs saka, bet Latvijā, ja bija taidie gadi, kad bija tās izsūtīšanas, tad viņš man noķēra un aizveda uz tālāko skolas dārzu tur un teica, tu bērns man apsoli, ka nekad citiem dzirdošos vārds neteica, tu var liels nepatikšanas vēsīt savai ģimenei. Un tomēr, nepatikšanas ģimenei, tas jau ļoti nopietni. Es viņam apsolīju tā var nedarīt. Un viņš teica, bet es tev apsolu, ka gan jau mēs dziedāsim kaut kā citādāk. Un tas kaut kā citādākais bija ansamblis. Jau bija 7., 8., 9. klasē, un tas bija ansamblis dziesmas. Un tās dziesmas jau man pieņems, bet es faktiski biju nopietni, jo man par to vajadzētu tā skolu. Tās ansambļa dziesmas, protams, jau, vēl es tādu atzīšu pateikt, ka tajā Krievijā, kad es dzirdēju tādas veseliskās dziesmas, tad toreiz Latvijai iedīgi bija, ka es kļuvu par krievu romanšu fanu. Un visu pārējo pastāstīju jau Grigorijs, ko nozīmē krievu romāns, ka tā ir dvēsele, tas ir, tā ir dzīve, tas ir stāsts, jā. Atgriežoties pie skolas ansambļa, protams, nekāds romāns nebija, bet, mūsu laika hīti tie tomēr jau bija. Un tā mēs beidzam to skolu. Sākās mācības Rīgā, mācības, sports. Kaut kā pamanījos arī dejoties, kad 2 dziesmu dejā svētkos esmu piedalīsies, ka dejoši, neatdziedāši. Mājās dziedājām ļoti daudz, kompānijās ļoti daudz dziedājām. Mēs 2., 3. balsis piedomājām paši, lai dziesmi būtu bagātāk. Un tam pateicoties, pateicoties mani dēli un mani mazbērni, paldies Dievam, nav ko kļūst mūziku, ja? Tad ir 5 dēls, 2 mazbērni, tā varētu man stāst beigties par dziedāšanu. Un faktiski viņš nebūtu maz sācies, viņš bija beidzies. Bet vienu laika posmu strādāja Vetkā, un tur ienāca ļoti interesants cilvēki. Pilvārs Matrozis, Kārlis Beinārds, Jānis Virnis, Vilnis Salaks. Tu man saka priekšā? Man kaut ko mēģinās saka priekšā. Viņi meklēja, visi skaisti, visi enerģiski, visi arī bijām vēl skaisti un gāja tādi. Meklēja katrs meiteni un zērnēm, sievu un vīru ansambli. Es atkal no vīru ansambli. Tā
tajā dziesmā. Tad dziedājām arī skolu iemīlēto Rīgenbergu, Alisandrs Puglīnsks rakstīja dziesmas, Vilnis Salaks arī. Tās dziesmas, kad mēs dziedājām, mēs tad laikam bijām Īva Nesliktas un ansamblis. Gan mums sieva ansamblis, tad vīru ansamblis. Nu tā, un man te ir viens maziņš fragmentiņš no mana defa ansambļa. Viņas ļoti ietraucas, bet jūs neatraucies. Tie ir visi cilvēki, kas dzied un piedod visu visiem, kas dzied. Tad mums nav pulstāties. Mēs mums nodziedāsim, mēģināsim nodziedāt Alisandru Puglīnska dziesmu, kas kurš tāpēc veltījums ir mums. Bet viņš varbūt veltījums jebkuram no mums un sevišķi mums, dāmām, šarmantiem iespējams. Es tam vēl pišķiņu parunāšu. Ko tu tā skaties uz mani, ko tu tā skaties? It kā es būtu pēc siltās ziedoņa lietus. Viepeši uzplaukusi, viepeši uzplaukusi. Ko tu tā skaties uz mani, ko tu tā skaties? Viss, kas bija dodams, ir dots, viss jau ir dots. Baltāmos ziedos es raugos, skumji un viedi. Viepeši sapratusi, viepeši sapratusi. Viss, kas bija dodams, ir dots, viss jau ir dots. Gan saulei baltai, gan vējam saltam, gan rudeniem bērniem, gan vienam bērniem. Viepeši sapratusi, viss, kas bija dodams, ir dots, viss jau ir dots. Vēl jau es ziedu, kā sanāk, vēl jau es ziedu. Saulai un sniegam par spīti, gadiem par spīti. Piepeši nojautusi, vēl jau es ziedu, kā sanāk, vēl jau es ziedu. Gan